kāpēc, ja jūs uztraucaties par dzīvniekiem, kāpēc vispār putnu līgzdošanas laikā nav aizliegta salūti? Es domāju, par putnu līgzdošanu jums ir visi iespējas nākt ar priekšlikumu. Jūs esat iesnieguši Nē, man jautājums ir jums, kāpēc jūs par to nesat domājis? Šis ir primāri par rīdzniekiem. Rīdznieki parasti putnu līgzdošanā nepiedalās. Nē, jūs tikko runājāt par dzīvniekiem, par suņiem kaķiem. Es pilnīgi absolūti runāju par dzīvniekiem, arī par jūsu diviem kaķiem, bet mēs par putnu līgzdošanu rīdznieki nepiedalās putnu līgzdošanas procesā, bet rīdzniekiem ir mājadzīvnieki, suņi un kaķi. Jūs atšķirat atšķirību, jūtat atšķirību. Putnu līgzdo kaut kur tur kokos. Un mājdzīvnieki, kas ir dzīvoklī, ir taču atšķirība. Labi, tas ir ļoti primitīvi. Lāpiņa kungs, tad man jautājums personīgi jums. Ja jūs tik ļoti rūpēties par rīdznieku naktsmieru, kāpēc jūs tad neesat vispār virzījuši tādus priekšlikumus, ka pulkstens 10:00 visiem vienkārši gaismu slēdzam ārā? Un visiem čučēt un pasaciņas lasīt. Kāpēc jūs tā? Ja jūs gribat regulēt visu dzīves? Tam atkal nav nekāds sakars ar šodienas izskatāmo jautājumu. Jūs varat bezgalīgi daudz visādas priekšlikums iesniegt, kas man būtu jāsniedz, ja jūs vēlaties. Jūs varat droši iesniegt 10. izslēgt gaismu, jūs varat par putniņiem iesniegt un par jebko citu. Bet vienkārši, tas jau nav jautājums, ko mēs šobrīd izskatām. Jūs varat uztaisīt savus aizstošos noteikumus par ūdens izslēgšanu 10. Jūs ļoti primitīvi vispār skatāties uz šo jautājumu, ja jūs atdalat mājdzīvniekus no putniem. Es ļoti precīzi skatos šodienas skatāmos aizstošo noteikumu kontekstā. Un es runāju par rīdzniekiem. Jūs tik daudz esat piesaukuši rīdznieks, un tagad jūs par putniņiem, par rīdzniekiem. Es runāju par rīdzniekiem, kuriem ir mājdzīvnieki, kuriem ir ļoti svarīgi putni pilsētā. Es domāju, mums ar saviem diviem kaķīšiem arī neiet tik viegli, tāpēc, ka visi mājdzīvnieki baidās, gandrīz visi baidās no salūtiem. Un tad par putniem jums ir nospļauties, ja? Tā ir jūsu interpretācija. Jūs varat tagad visādas... Jūs teicāt, viņi kaut kur tur līgzdo, bet ir savs un